Zini par tādu vienu tendenci, ko mēs Rīgbrain esam novērojuši, un ir par ārzemju latviešiem. Jā, ir tā, ka īpaši kaut kādās pēdējās 3 gados mēs esam, vismaz mūsu redzeslokā, ir nonākuši vairāki latvieši, kuri ir dzimuši un auguši Anglija, UK vai Īrijā, un viņi neprot latviski. Viņi varbūt ir no jauktām ģimenēm bijuši, bet tas, kas interesanti, jā, viņi meklē vai savus saknes vai savus radinieks, viņi meklē šeit. Viņi meklē šeit atpakaļ Latvijā. Un tas ir interesanti, ka cilvēks piesakās, viņš ir latvietis, bet viņš nerunā latviski. Un otra tāda, laikam, bēdīgāk nots ir, kad tie paši laikam priecīgi nots, kad daudz šie cilvēki, kas, īsumā viņi ir jaunieši, vai kas meklē kaut ko pasaulē, un varbūt viņi ir apdzinājušies, un vai nav kaut kas sakārtojies, bet tas pozitīvs tas, kad tie Rīgbrain seansi viņiem tad ieelpot kaut ko jaunu, un tas tik forši, kad viņi ir atbraukuši šeit uz Latviju uz kādu laiku, varbūt uz pāris mēnešiem, un viņi piedzīvo šo Rīgbrain seansu, un tas viņiem patiešām tā kā atver viņu sirdis, atver viņu galvas, un viņi kļūst priecīgāk, viņiem ir tas mākonis kaut kāds bijis, nomāktības pēkšņi pazūd. Un ir tā, ka viņi speciāli atbrauc, pat ja viņiem nav tur noteikti konkrēti tur radinieki, kuriem viņi tur baigi čupotos, viņi brauc uz Latviju dēļ Rīgbrain seansu. Un tas nozīmē, ka mēs varam viņiem palīdzēt. Un vēl visforšākais ir tas, ka šie cilvēki, kas nāk pie mums, un vairāki, kas runā angliski un dzīvo šeit vietas Latvijā, tātad ne tikai latviešu pēc piederības, bet ļoti daudz dzīvo Latvijā un strādā un runā angliski. Viņi, protams, ka viņi sastopās, viņam kaut kādā kafejnīcās, vai viņiem tā kā savs loks īstenībā ir izveidojies. Un viņi ir tie, kas arī iesaka šajā lokā atkal šos Rīgbrain seansus. Un tas ir tā steidziens, ka mēs dzīvojam šajos te burbuļos. Un jautājums ir tāds, vai tu palīdzi savam burbulim kļūt labākam? Tiekamies. Čau!